Klaudīna, izliec man kārtas. Man kopš vakardienas ir nelabi nojauta. Visu laiku bija tik labs garstāvoklis un pēkšņi pļukts. Uz laika maiņu. Nu jā, tur jau tā lieta, ka es nezinu, kāpēc. Šai pilnīgi jauna kava. Ziniet, es negribu. Godvārds, es Nu nelauzies, es tev lūdzu. Tu zini, kāpēc man ir šitas salons? Tu atceries, tavā prakses laikā skolas direktoram bija dzimšanas dienas ballīte. Un kur atrakcija toreiz izpelnījās vislielāko piekrišanu? Dienas 5 minūšu zīmēšanas seansi. Kauns atcerēties. Bet. Uznāca kārdinājums pazīmēties. Jā, man toreiz arī viss piepildījās. Izvēlēt 7 kārtas. Cik? 7. Vīra avārijā pazaudēju, pie mantojuma tiku. Vectā brāļa zeme. Jā. Kad aizgāju no skolas, tad atcerējos, kā pievelk tādu nākotnes pareģošanu. Neredz, cik smuks sarkans. Nē. Nesanāca man. Kārtas prasa koncentrēšanos un cieņu, Zigrīd. Nē. Kad atkārtu? Nē. Labāk jaunā mēnesī. Labi. Tu grasījies pieņemt jaunu darbinieku? Nē. Kāpēc tev prasa? Man tā, man likās, ka tu tā teici, ne? Nē. Es pārklausījos droši vien, jā. Dīna, ja tu baidies no konkurences, tad no tā tev gan nav ko baidīties. Sveiki! Ritvar? Jā, visā krāšņumā. Man? Es ļoti labi izskatāties. Nē, ja kas man patīk jaunās paudzes vīriešos, tad tā ir māksla paglaibot. Kas ir noticis? Nenormāli, jūs redzat? Es atnāku pie savas mīļotās sievietes, man vēl jāsāk gudrot visādi iemesli. Saka, tur sērkociņi beidzās, teiksim, vai... Te pastāv savi noteikumi. Nav jau tik traki. Reizēm jau var. Jā. Kāpēc tu neesi darbā? Man ir nojauta, ka... Jā, Eju, klausies. Tu taču esi baigi labi iejutusies jaunās darbvietas kolorītā, ko nojaudas aizdomas. Pareizi ir. Vajag uzreiz cilvēku apdulnāt, lai viņš saprot, ka nav nonācis Pagaid, es tev prasu, kāpēc tu neesi darbā? Labi, es tev pateikšu. Man tajā saucamajā darbā neapmierina atalgojums. Ko tu pūrini savu daļo galviņu, ko? Tad, kad tev skolā apnika saņemt nožēlojums grašus, ko tad tu darīji? Ritvar, kā tev nav kauna? Tu ļoti labi zini, kāpēc es esmu šeit. Labi, jā, es saprotu. Šī nav turklāt pirmā reize, kad tu mans sargaņģēls, mans vienīgais draugs, mana mīļotā sieviete. Lūdzu, izbeidz! Tātad tu atkal esi brīvs ērklis. Skaisti. Tad varbūt tev ir kaut kāda doma, kāda ideja, teiksim, kādā veidā atdot to parādu. Teiksim, izrakt apslēptu mantu galā. Klausies, nav slikta ideja. Tu, teiksim, varētu izlikt kārtas, tur koordinātas atzīmēt. Es paņemu labs, bišķi paroku un atrodu apslēptu mantu, ko. Pēc tam abi divi, teiksim, uz Venēciju aizbraucam, ko. Ja kāds grēks, es ņemu uz sevi. Līdz šim tu savus grēksies uz maniem pleciem.
Uzkrājas. Beidz! Beidz! Bet man ir cits piedāvājums. Jā, lūdzu, lūdzu. Vienreiz jau apskatīts, nu, bet... Droši, jā, droši. Nu. Ejam katrs savu ceļu. Viss. Jā, nu pareizi, jā. Pareizi ir, jā, es saprotu, jā. Man tagad vajadzētu badā mērdēt, ausī kliegt tur. Jo, ko es daru? Es sapinos ar šaubīgiem tipiem. Nonāk konfliktā ar mentiem. Man gandrīz vai iesēdina. Tikai pateicoties tev, man izlaiž brīvībā, ļauj elpot brīvu gaisu. Cer, ka sūri grūti nopelnītos grasīšus es izlietošu, lai visus straipus biogrāfijā varētu. Mēs abi divi solījāmies. Kad 2 gadu laikā tu atdos krustmātei 3000 latus, tik vērts bija zeltlietas, kuras tu no viņas paņēmi. Vai tad paņēmu ko? Vai tad paņēmu? Bet, nē, nu, ja tev nepatīk šis vārdiņš, mēs varam lietot citu. Jā, lūdzu, nu sit man to pļauku, ko, ne? Vaidziņš, ko? Nu, dīņšik, nu, Johaidī, nu, tu taču esi foršākā sieviete uz pasaules. Pareizi, tu esi normāla sieviete, nu. Tur nekādu vārdu vispār nevajag. Labi, es varbūt arī neizceļos ar īpašu strādīgumu, darba mīlestību. Nu, bet es taču neesmu nekāds idiots, nu. Es, starp citu, atnācu, lai tev šokar uzsaukt vienu krogu. Ko? Nu, tieši. Izputējuši grāvu gājienu. Kāpēc, ne? Ak, Dievs, rīt var tu labāk padomā, kad mēs varēsim atdot to parādu. Tiešām domā, ka es pats par to neuztraucos. Klausies, man starp citu ir viena ideja, tā kā māja. Padomā pat, nu kāda te Rīgā nauda? Nav te nekādas naudas, tāpēc arī cilvēks starp citu nevar nopelnīt. Cita lieta Ventspils, tur pat gaisa smašo pēc maziem zaļiem papīrīšiem. Jo tu varētu ieminēties Aleksim, ka es teiksim tur, nu, ko? Nemūžam. Nekad. Oh. Tad tiešām tur stāv 2 mana dēla operācijas kārtīs. Nu, bet kā? Nu, kā gan es to savādāk zinātu? Nu, kā? Un tad parādi, meitiņ, kuras tās ir? Šeit. Nu, tu redzi, ko? Nu, liekas, tādas mazvērtīgas, bet... Nu, pasaki tādas lielas lietas iekšā. Un vai tur nekas nestāv par atveseļošanos, nu par atlapšanu? Un nāves zīme tur nerādās? Nē. Un es nepazīstu tādu. Nu, nav nevienam no mums tik liela vara, lai lemtu kaut ko par dzīvību un par nāvi. Tas viss ir cita rokās. Es saprotu, meitiņa. Ja tu zinātu, kā es tiku lūgusies, ka dēliņu veda uz pirmo operāciju. Nu, līdz tam laikam jau ar to lūkšanos bija, kā bija. Es pareizi tēvreizi noskaitīju, un tas arī viss, bet... Tagad es meitiņu pat miegā lūkšanas skaitu, lai tik tā briesmīgā slimība nepaņēma manu dēliņu. Viņam tak vēl ir mazi bērniņi. Nu, nekas cits nerādās. Rādās, ka jūsu lūkšanas ir palīdzējušas līdz šim brīdim. Viņš tā, ka meitiņa vairs to 3. operāciju neizturēs. Viņš taču nav malkas buķis, ko var tā pāršķirot 2 daļās un akal ar naglām sanaglot kopā. Es Dieviņam saku, nu, lai ņem mani. Es esmu jau pietiekami savā mūžā dzīvojusi. Es tā gribēju no jums saņemt kādu mierinājumu, stiprinājumu, meitiņa mīļā. Mammīt, jūsu lūkšana vārdi ir tik stipri, ka manējie pat blakus nesta. Tāpēc jau arī pastāv iespēja, ka var notikt brīnums. Ka var notikt brīnums? Nu, bet protams, es jau nevaru galvot, bet es domāju... Kur nu mīļas sirsniņa, kur nu galvot? Nu, paldies par to pašu diedziņu, stiprinājumu diedziņu, ko tu man devi. Citādi tak visi griež galvas uz otru pusi, kad es viņiem pasaku par dēla slimību.
Man tā nekā cita nevajag. Man cita nekā nevajag, kā tikai to stiprinājumu, to diedziņu, pie kura pieturēties, un to mazo pleķīti, uz kura es varu atspiesties, un kaut ar vienu pirkstu. Un tad es atkal varu staigāt un izturēt. Valdi! Pēc jūs palielas esmu ieradies. Valdi, te kāds ir vandījies. Ir paņemta personāla lietu mape. Es paņēmu. Gribēju mācīties no galvas Tamāras Mihailovnas biogrāfiju. Skatās te, ka kāds būtu kaut ko steigā grābis. Šausmu smags atslēga. Nu? Nē, ir viss. Pasauc Dinu. Tūlīt. Dina? Dina, es te pirms brīža atstāju jūs abas divas ar Ritvaru. Jā. Ir pazudusi personāla lietu mape. Kā pazudusi? Pagad, tas nevar būt. Nu, taču galīgi neloģiski. Priekš kam Ritvaram? Jo viņš būs kaut ko gribējis izdibināt par Elzečku. Godīgi atraitni ar lielu dzīvi. Izbeidz! Dina, es saprotu, ka tas ir nepatīkami, bet turpmāk būs jāizliet svešu cilvēku uzturēšanās mūsu darba telpās. Vai vēl kaut kas ir pazudis? Labi, nu... Es samaksāšu ietur no manas algas. Piedod, es pārsteidzos. Mieras, meitenes. Gan jau tie papīri atradīsies. Nu, kur te varēja pazust? Ritvars gan tas nebija. Nu, Dina, piedod, nu vai tad es saku, ka Ritvars? Lūdzu, man atvainoties. Pagaid, Tamāra, tikai lūdzu mierīgi. Kad tu sāc runāt šajā, es saprotu, ka uguns ir pakulās. Mierīgi. Nu, tu man pasaki, kā lai tas uguns tur nebūtu, ja manam klientiem ir pazudis cepurs. Viņa bija atstājis to cepurs pieliekamajā, koridorī uz plaukti. Gluži kā ķinītī, ne? Gandrīz vai būs jāpieņem durvis sargs. Dina, vai tāpēc tu man jautāji? Vai es negrasos pieņemt jaunu darbinieku? Labi, bet ko lai es saku klientei? Labi, paldies, palīdz Tamārai atrisināt konfliktu. Tūlīt. Un samaksā, ja viņa lūdz. Tu viņus tagad izsūtīji ārā, lai man uz acu pateikt, ka Ritvers ir paņēmis tavus papīrus. Nu, nē, taču, Dina. Es nesaprotu, kas notiek. Visu laiku gāja tik labi. Mums laba saskaņa, klienti apmierināti. Un pēkšņi ir tāda sajūta, it kā viens tīšām bāzt rungu mūsu riteņu spieķos. Dina, vai to tu redzēji man aizklāstā? Viltus trauksme. Krietni nobružātā Mica atradās tepat aiz kolonas vestibilā. Nu? Tamāriņa jau gan visu laiku man, jei bogu, visu pārmeklē, bet man jau acis gaišākas. Savādāk izklidzināt pa visu pasauli salonā zazogu. Un vai tad ne? Kur tu, Dina? Man klients. Es tikai varētu zināt, ko tā meitene no manis noslēpa. Tu mājās. Draudzenīt piemānīja. Nē, Sandija zvanīja, ka mazliet aizkavēsies. Uz Vanšu tiltu ir korķis, un tur, zin kā, iesprūst, tad jātup. Viņai mašīnā diska atskaņotājs, sēdi, klausies mūziku, relaksējies.
Mobīlais telefons. Halo, halo. Lūk, mammucīt, kā ir jādzīvo. Kas to domājis, ka cerk tik augsts kāpj? Tu atceries? Tad, kad viņi vēl dzīvoja mums aiz sienas, mēneša beigās Ludmila nāca pie manas naudu aizņemties. Tagad? Bet tagad. Tagad viņiem savu privātu māju pie babīņa Cezara, vairākas mašīnas, mēbeles no Itālijas antikvariātiem. Un tas viss tikai tāpēc, ka Kaivs papucītes laikā pamanīja kaut kādu tur naftas pumpīti un uzlika tam savu spalvaino ķepu virsū. Mammucī, atnes kaut ko garšīgu. Kas tam man našs salīdzināt ar to, ko tev draudzene uzsauka slepnā kroga? Jā, tas būs stilīgi. Bet nu mammucīts jau arī tīri labi gatavā. Tu lunkanā lapsa. Kas te tik dīvaini nožu? Kas? Mums parasti tas smaržas. Tu nedurī man galvu. Viņš bija te, ja? Cik reizes man jāatkārto, lai viņš nesper kāju manā mājā? Nu, zini, tas jau atkal atgādina to pasaciņu, kur puķis atlido mājās un sāk ošņāties. Kas te par dīvainu smaku? Tu nemuldi. Sandiem norunāsim vienreiz pa visām reizēm. Lai manas acis viņu neredzētu, ausis nedzirdētu un deguns nesaostu. Tas man ir jādzird no zilnieces, neko sev. Es no laba prāta tur aizgāju. Kad rūpnīca nogāja uz gruntu, es 3 mēnešus dirnēju pa visādām darba biržām. Es gribēju godīgi strādāt Latvijas labā. Oi. Tad es viņam iet par vecu. Tad pa vecu, lai grīdas mazgātu. Es nevaru saprast, kas tai par valsti, kas darbu dod un atkal atņem skatoties uz pakaļas izmēriem. Nu, kurš mammu grib atkal, lai kaimiņi sāk trakot? Ai. Vienreiz uzšūmējies, tu man visu mūžu to pārmetīsi, ja? Sandija, mīļā. Man sirds nevar samierināties ar to, ka tu pinies ar precētu vīrieti. Mamma, tu nesaproti, kā ir. Tie, kas ir brīvi, tie ir pēdējākie murmuļi. Nu, un tie, kas ir kaut cik necik normāli, tos tā kā sēņojot šņirkt ar nazīt nost un groziņo iekšā mans. Un ja tu nokavējies, tad par vēl ir. Starp citu Vilns, pirmais man ievērojums sāk lekt. Kad tavs tēvs nomira, darbā viens meistars sāk tīties ap mani. Tad viņam to, tad viņam šito. Viņš bija gatavs vilku no meža izmelot ārā, lai tiktu man klāt. Jā, starp citu. Garšīgs konfekts, nes lācīšus. Jā, un beigās izrādījās, ka 2 lācīši mājās pie ģimenes pavērta un sieva. Principu es saglabājos, mammucīt. Bet kāds tev no tā labums, ko? Kāds tev no tā labums? Tas rešņuks ar konfektēm, viņš tev toreiz gribēja, pat tāds mērglis, kā es to sapratu. Nu, un kas tu tagad esi? Darbā nomocījies, noraizējies. Tantuks tu esi, mammuts, bet būt bijis aprūpēt, mīlēt. Kur tu man? Tāda es radusies. Klausies labi, nesāksim kašķi, ja? Man dzīve, mans vīrietis, ja? Bet kārtis arī saka, ka Vilnis tev nav piemērots. Vai Kaiviņ, bērns? Labdien, Sandijas mamma. Labdien, es priecājos tev redzēt. Jūs ļoti labi izskatāties. Paldies, ej iekšā, ej. Čau! Skaista līte. Vai, tu gan esi labsirdīgs bērns, tev vienmēr atradīsies sirsnīgs vārdiņš. Ai, kaut Kaiviņ būtu tavu mērīgi, nevis šitas te briesmonis, vai ne? Tad ir Kaiviņ, ja? Tā viņa man sprāgā pretī vienā baltā gabalā. Parādies, kā tu izskaties. ko? Vai cik jau, sēdi. Nu, kā tad ies pa tām ārzemes skolām? Ai, nu man nemaz nav tā īpaši ko stāstīt. Nu, pa lekcijām, pa bibliotekām. Jā, tu skaties un noņem šniti no draudzenes. Pasties, viens augstskolas diploms jau ir, tagad studē atkal cīnās. Kaiviņ, vai tas Sandī tāpat nevarēja? Bet neiespītējies, es gribu par frizieri. Klausies, kāda jēga būtu bijis no tā inženieru diploma? Tagad trītos pa bezdarbnieku rindām. Zini, ko tirgus ekonomikā darbīgas rokas ir vēl vairāk vajadzīgas. Un ja gudri iekārto savu dzīvi, tad diezgan tālu var tikt mamcīt. Nu, protams, taču vai ne? Kā jūs, Sandijas mamma, jūs vēl joprojām tur rūpnīcā, ja? Pie konvejera? Jā, rūpnīcā. Nu, cita produkcija gan, bet, darbs vēl ir. Labi, mums laikam jāiet.
Jā, nu, jūs jau neļaunosties, ka mēs ar Sandītā kaut kur brīvāk. Es ļoti priecāšos, ka tu tagad uzturēsies Sandijas sabiedrībā. Varbūt no tevis viņa labi iespēdos. Jā, cēri vien. Ko tik es šķīsto kaiviņu nesamaitāju, ko? Ejiet. Nu, sveika, beidzot. Nu, redz, kā es tev atradu. Pašam prieks. Riezīs vairs nav tās mīļākās puķis, kad man liec tās pie vaiga. Lai pāriet apjukums. Paldies tev. Nu, kur tavu atribūti? Nu, kāda pūtas stūrī, miroņa kā uzam galdu, nu, piedod. Es vienkārši no prieka, es atkal tev redzu. Tev skolā pateica, kur esmu? Tu zini, ne? Es aizbraucu uz to adresi, kuru tu man piekodināji aizmirst. Mēs tur vairs nedzīvojam. Zinu. Es vecais ietniecēju, domāju, ka varbūt pateiks īrnieku jaunās koordinācijas, bet nē. Jaunais dzīvoklis ir tuvāk salānu. Dina, tu nu pat teici mēs. Klausies, jūs tu man esi ļoti daudz palīdzējis, it sevišķi, kad Ritvaram bija problēmas. Tagad viņam vairs nav? Nu, piedod, nu gal galā. Es biju tas, kas viņu aizstāvēja, kas viņu izpestīja no tiesas. Es gribu vienkārši zināt, kā sižets tālāk attīstās. Dīna, kas notika pirms manu komandējumu? Ko nozīmē šī tava ziņa, ka tu vairs ar mani negribi satikties? Mēs taču bijām norunājuši, ka... Ko tad? Es tev ieteiktu paskatīties uz bildi no citas puses. Jauna sieviete izmisuma brīdī griežas pēc palīdzības pie dārga advokāta. Un tā kā naudas viņai nav, tad par saņemto ļoti kvalitatīvo palīdzību viņa rēķinās ar viņu graudā. Un pēc tam viņam nav nekādas saistības vienam pret otru. Es neapvainošos, neskriešu projām. Dina, mēs norunājam, ka manas prombūtnes laikā tu izbeigsi arī to. Labi izskaties. Dina, kas notiek? Es pateicu Ritvaram, ka es iešu projām. Es pateicu, un viņš arī uzņēma no sākuma ļoti mierīgi. Bet pēc tam viņš sadzērās kaut kādu draņķu un 3 dienas nogulēja komandu. Kā tu man atradi? Pilnīgi nejauši. Radio sludinājums. Jums palīdzēs salona zeme. Viedā zīlniece Dina. Un tad es nodomāju, tu taču pati teici, ja cilvēks kaut ko ļoti, ļoti vēlas, tas piepildās. Dina, mums ir jābūt kopā. Tad, kad viņš gulēja tur, saprot, es skaitīju lūkšanu. Es teicu, Dieviņ, mīļais, man neļauj Ritvaram nomirt. Un ja tu man uzklausīsi, es viņu nekad nepametīšu. Tie ir afekti brīžos dot solījumi, kuriem nav pat liecības. Ir gan mana sirdsapziņa. Esmu brālis tavs.